Saeimas iepriekšējā, sākot no 5. ir antidemokrātija. Kas tad ir demokrātija? Demokrātija, tas tautas vairākums. Izvēloties likumu par 4 un 5% barjeru, iedibināja antidemokrātiju, kur viss nosaka mazākums. Kāpēc? Tas, kas man reiķināt, tas izreikināt. Iegūstot 45% valstis, piepūstējot tos procentus, kas palikušais forms, viņi saimā pārstāv jau vairākumu. Lai gan faktiski saņēmuši vēlēšanās tikai 44, 45, 46%, bet saimā tiek pārstāvs ar 51 balsīm. Lūk, un tas ir notikt ar visām šīs iepriekšējās saimām. Mandātuma vārdā tikai daudzuši. Nekāds vairāk. Protams, tas ir tiem, kas māk reiķi, kā tiek iestāties procenti. Balsot 41% par to koalīciju, kas tiek izveidot saimā, bet sēž 51 un 52%. Un iznāk ir kā vairāk.